Hello, sveiciens visiem! Tā esmu es šeit, Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Esmu vēl joprojām Halloween-iskā noskaņā. Es ceru, ka jums iepriekšējais mēnesis, oktobris, ir pagājis tā jauki un labi, un arī kaut kas maģisks ir noticies, un Merkur retrogrāds ir pārdzīvots un izdzīvots, un nu jau ir novembris iesācies. Sveiciens jums visiem novembrī. Un ķeramies pie kārtiņām. Vēl gribēju parādīt jums avokādo. Pati no kokņiem. Man vienkārši stāstīja daži Latvijā esoši draugi, kuriem parādīja šo, ka tas skaitās ļoti liels, bet teikšu, ka ir vēl arī lielāki. Kaimiņos kokā ir vēl 2 tik lieli avokādo, cita šķirne, bet lūk. Tāda mūsu raža pašlaik. Vēl ko gribēju teikt, sveicienu visiem dzimšanas dienās un vārdienās, kuriem ir pabijušas pa šo laiku, kamēr šis ieraksts nav bijis. Tad dīvaini es tā domāju, ierakstīt man šos ierakstus, ka es zinu, ka neviens nav otrā pusē neskatās tieši ierakstā. Man patikās tie tieši ieraksti. Un tā apmaiņa un saruna ierakstu laikā un jautājumi un tie man tā pietrūkst. Tādai apmaiņai un ierakstiem. Ķeramies pie kārtiņām. Eņģeļi. Zinu jau, ka jūs ar mums esat visu laiku, bet mēs tik tagad gribam kādas labas, tādas domu ziņas, kam pievērst uzmanību šajā laikā, esošajā situācijā. Mēs tās gribam dzirdēt pašlaik no jums. Tātad palīdziet mums izvilkt tās kārtiņas, kuras tad došu ziņu. Pirmā jau ir izkritusi. Eņģeļi. Kas tad ir tas, ko mums būtu labi pievērst uzmanību? Vērtīgi pievērst uzmanību. Kam tieši? Tad tā. 3 kārtiņas ir izvilkšos. Un vēl 3 izvilksim. Kas tad ir tas, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību? Tad, tā. Kārtiņas ir izvilktas. Skatāmies, ko tad viņas saka. Tātad no pirmā kāršu komplekta šīs kārtiņas izvilkās. Un pirmā kārtiņa bija mājas. Šādi viņi izskatās.
Tā skatām, ar ko tad ar šo kārtiņu mums eņģeļi vēlas pavēstīt. Tad tā. Esi un jūties comfortably un ērti savā ādā, savā ķermenī. Tas sajūtas, ko mājas, tādas patiesas, pat ja mums varbūt tādu nav fiziskajā tādā pasaulē, varbūt ka kāds no jums dzīvo tādā vietā, kas nejūtas kā mājas, bet tādā ideālajā variantā tas, kas saistās ar mājām, ir tā drošības sajūta, miers, klusums, tā sajūta, ka mēs iedaramies vai piederam tai vietai, vai tā vieta mums pieder, ka mēs tā esam pareizajā vietā, īstajā mājā, kad, vienkārši mēs jūtamies kā mājās, ērti un drošībā. Ar šo kārtiņu eņģeļi vēlas atgādināt un vērst mūsu uzmanību, ka tieši tāpat kā ir ar mājām ideālajā variantā, kā tas īsts un patiesas mājas, tādā fiziskajā nozīmē, fiziski mājas, mums dod, ka ir svarīgi mums atrast arī to mājīguma sajūtu sevī, to sajūtu, to drošības sajūtu, ka mēs jūtamies ērti savā ādā, darot to, ko mēs darām, sakot, vispār visa tā mūsu dzīve, mūsu rīcība liek mums justies kā mājās. Un interesanti, tad man gribas minēt šo otro kārtiņu šeit. Mājas tīrīšana. Jo nāk prātā tagad tā doma par to, ka ja mēs nejūtamies ērti sevī, ar sevi, tad pavisam noteikti tad ir kaut kas tajās mūsu mājās, no kā mums jāatbrīvojas, ka tās vajag iztīrīt. Gluži tāpat kā fiziskās mājas, tīrīt, mazgāt logus, grīdu, slaucīt putekļus, tieši tāpat arī mūsos. Ja mēs nejūtamies kā mājās, un pat ja mēs jūtamies kā mājās, svarīgi uzturēt to tīrību vienmēr, uzturēt to sajūtu, to mājīgumu, un varbūt kādu laiciņu, kaut kas tāds, kas notiekās, kas ir mums dod to sajūtu, vai ir tāds akcents uz to sajūtu, vai tāda, nezinu, kā tāda piedeva, tāda pozitīvā ziņā, tad pēc kāda laiciņa varbūt, ka tas, kas ir, vai kāda lieta mājās arī varbūt mums patīk kaut kas, bet tad paiet kāds laiciņš un vairs nedod tādu prieku, un tad svarīgi tā nepieturēties pie tā, bet ļaut tam iet, visam ir savs laiks, un tāpat arī mūsos, kas tad ir tas, kas varbūt vajadzīgs putekļus nosalcīt, vai kas ir tas, ko vajadzētu izmest ārā, lai mēs justos kā mājās, gan sevī, gan arī savās fiziskajās mājās. Un trešā kārtiņa ir šāda. Encouragement, iedvesma, ne tikai iedvesma, bet arī tāds pamudinājums. Skatāmies, ko šī kārtiņa saka. Žirafes. Laikam tā ir pēdējā kārtiņa visā kāršu komplektā.
šajā grāmatiņā uz pēdējā lapā tā ziņa. Pamudinājums, jā, tu esi saņēmusi tādu pamudinājumu rīkoties, darīt kaut ko, un tas un tas ir šis pamudinājums vai šī rīcība ir tā, kas palīdzēs tev būt vai uzvedīs uz tā pareizā ceļa tajā situācijā, kurā tu esi, kas ir, tāda varbūt, kurai kādu risinājumu vajag, vai vienkārši virzīties uz priekšu, tai situācijā vajag, nevienmēr jau vajag būt kaut kam tādam traģiskam notikt, lai mēs virzītos uz priekšu. Kādreiz tas viss var notikt arī tā mierīgi. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka tu esi tiec mudināts vēl vairāk izpaust to savu spēku, savu iekšējo spēku, vai vēl vairāk rīkoties, kā es teiktu, kādās pirmās kārtiņas teica, vai vairāk rīkoties no tās vietas, esot tādā vietā, tīri tā emocionāli un arī fiziski, kā mājās. Un vēl jo vairāk mēs jūtamies tā, jo spēcīgāk tā mūsu enerģija ir, un tad ar šo kārtiņu eņģeļi saka, tas pamudinājums ir tā rīcībai ir tas, kas mums ļaus un ļauj būt tajā tādiem vēl spēcīgākiem. Un ja jums tas sajūta ir bijis vai kaut kāda ideja prātā kaut ko darīt, bet ir bijušas tādas šaubas vai šaubas par to, vai jūs to varat izdarīt viens vai vienā, tad šeit eņģeļi piemēram saka, ka tu saņemsi palīdzību, kas tev nepieciešama, un tad, kad tev tā būs nepieciešama, nesatraucies par to, ka vai ja liekas, ka tas pamudinājums, kuru jūs esat saņēmuši, tā rīcība šķiet tāda sarežģīta, vai ka līdz nezinu, kas notiksies, ja es tagad izdarīšu, ja es tagad sekošu tai idejai un darīšu un rīkošos, tad saņems palīdzību, kur nepieciešama un kad tā būs nepieciešama. Tātad nākošais kārtiņas ir šīs ir dievietes kārtiņas. No šo kārtiņu pirmā kārtiņa izvēlkās šī, un tā ir arī Magdalēna, bez nosacījuma mīlestība. Un, cik mīļi, viss sasaistās ar iepriekšējām kārtiņām, kaut arī tās pavisam no cita kāršu komplekta, un tā mīli sevi, citus un ikvienu situāciju, lai vai kāda tu ārēji liktos sev, vai kādi tie citi cilvēki no ārpuses tā skatoties liktos, vai šī situācija nevienmēr tas, ko mēs redzam ārpusē, vai izliekam arī no sevis ārā, nevienmēr tas ir, tas parāda to, kas ir iekšā, un vēl, ar šo kārtiņu iesaka vienkārši mums mīlēt visu sevi un visu un visas apkārt esošos. Šī kārtiņa, ar šo kārtiņu saka, dodies laukā, tiešajā izpratnē, laukā, ārā, dabā. Tu esi pavadījis laiku iekšā
telpās pārāk ilgi. Dodies laukā un izbaudi svaigu gaisu. Un šeit man nāk prātā tā doma, kad paliek augstāks, ne, gada beigas un pilnīgi pavisam saprotam ir, ka negribās varbūt tik daudz iet laukā un negribās būt augstumā, bet ar šo kārtiņu eņģeļi atgādina, ka ir svarīgi doties laukā un neaizmirst doties laukā, doties dabā. Un trešā kārtiņa ir šī Afrodīte, iekšējā dieviete. Atmodini dievieti sevī, to dievieti, kas tevī ir, caur dejošanu, caur kustību, caur ķermeņa kustībām, caur rūpēm par sevi, un šeit atkal atgriežamies pie pirmajām kārtiņām par mājām, par mājas tīrīšanu, par sevis tīrīšanu, tādu iekšējo attīrīšanu, un šeit atkal runāts par rūpēšanos par sevi, un te vēl tiek teikts arī novērtē sevi, esi pateicīgs vai pateicīgā par sevi, par to, ko tu spēji, par visam savām pieredzēm dzīvē, un esi pateicīgs un pateicīgā. Liekas, ka vēl kaut kas te būs kas tāds svarīgs, kas jāpiemin ir. Un ar šo kārtiņu vēl tiek teikts, ka tieši tā iekšējā dieviete ir domāta, tā intuīcija, tas sievišķais, tā sievišķā gudrība un izpratne dzīves, un tas nebūtu nenozīmē, ka tikai sievietēm tas ir, bet vīriešiem arī ir šī sievišķā puse, sievišķā daļa viņos, un tā doma ir atmodināt to sievišķo, to intuīciju, to sajūtas. Un arī šeit ar šo kārtiņu attiecas arī tā saņemšana. Saņemt, atmodināt to tādu veselīgu saņemšanu ar to domu, jā, kad vēl mums bieži tā, ka mums patīk dot citiem, bet ar šo kārtiņu tiek atgādināts, ka ir svarīgi arī saņemt un tad izbaudīt šo saņemšanas sajūtu. Lūk, tās kārtiņas šai nedēļai. Otrajā daļā izvilkšu individuāli kārtiņas, tāpēc, ka tāpēc, ka labu laiciņu šis ieraksts nav bijis, man tāda sajūta, ka būtu tā jauki tā izvilkt tiem cilvēkiem, ko es zinu, kas skatās šo ierakstu. Sorry, tie, kur skatās ierakstu, bet kurus es nepazīstu un vai arī nezinu vienkārši, ka jūs skatāties šo ierakstu. Bet jā, tie jums kārtiņu nebūs, jo es vienkārši nezinu par jums, bet tiekamies nākošajā video individuālajām kārtiņām.